Garas rindas Rīgas centrā vairāku ielu garumā. Nu jau tā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju laikā, kad Latvijas universitātē sākās dokumentu pieņemšana studijām. Šogad esot uzstādīts rekords, jo tikko vidusskolu beigušie jaunieši viens aiz otra stāvēja Raiņa bulvārī, Arhitektu ielā un Merķeļu ielā, veidojot loku ap visu universitātes centrālo ēku. Mēs pagājušajā gadā veicot nelielu aptauju šajā rindā, nonācām pie secinājuma, ka nevar teikt, ka šie cilvēki stāvot rindā būtu ļoti neapmierināti ar to, ka viņi stāv rindā. Protams, katram gribās ātrāk, bet šeit jau veidojās pirmie kontakti. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz bija mazāk pamanāmas neapmierinātas sejas. Daži jaunieši laiku īsināja runājot, citi spēlējot spēles. Diena TV rindā sastapa arī velokurjeru Alekseju, kuram ikdienā sastrēgums pārvarēt ir nieks. Vienkārši es nolēmu šoreiz būt pieklājīgāks pret pārējiem cilvēkiem, kas nolēma studēt un pagaidīt savu kārtu. Pirmais paņēmu pusdienas brīvu, tā kā var arī pastāvēt. Universitātes telpās jaunieši aizpilda pieteikumu veidlapas un sagatavo iesniegšanai dokumentus. Šeit viss notiek ātri un nekādu drūzmēšanos nemana. Diena TV starp dokumentu iesniedzējiem pamanīja arī Zandu, kura vakar jau paspēja izstāvēt mazāku rindu Rīgas Tehniskajā universitātē. Tāpēc, ka šodien man bija brīvdiena no darba, un es domāju, ka labāk ātrāk visu nokārtot, un lai viss būtu kārtībā. Lai gan katru gadu universitāte cenšas dažādos veidos atgādināt studentiem, ka dokumentu iesniegšana pirmajā dienā iestāšanās rezultātus nemainīs, joprojām jaunieši ar dažādu motivāciju ierodas, lai pāris stundas pastāvētu uz ielas. Pirmajā dienā es nācu tāpēc, ka es esmu diezgan no tālas pilsētas, tas ir ne no šeit, tas ir no Talsiem. Un cerība bija tāda, ka cerams, ka es šodien nepaspējuši, tad es varēšu vēl palikt vēl pāris dienas Rīgā, patusēties riņķī, tad es ir pilns ar studentiem šobrīd. Un tā. Dokumentu iesniegšana Latvijas universitātē turpināsies līdz pat 30. jūlijam, no 9 rītā līdz pat 6 vakarā. Jānis Palkavnieks, Diena TV.